Šajā video es tev pastāstīšu, ko īsti nozīmē digitāla stratēģija. Tagad būs iedošais logo. Sveiki! Es vienkārši gribēju izstāstīt pāris vārdos, ko, manuprāt, nozīmē digitāla stratēģija. Tas, ka, piemēram, jūs veiciet kaut kādu aktivitāti, izveidot Facebook mājaslapu. Facebook lapu vienkārši. Jūs uztaisiet, piemēram, e-pasta mārketinga kontu, piemēram, MailChimp, izveidojiet sociālām, tiem newsletteriem, izveidojat kontu. Tā ir taktika. Jūs, piemēram, izveidojat mājaslapu vai izveidojat blogu. Tā ir taktika. Tās ir dažas, tās ir savstarpēji nesaistītas, neatkarīgas aktivitātes, teiksim, digitālajā pasaulē, internetā. Ja? Jūs izveidojat to lapu, jūs uztaisiet tādu aktivitāti, tur paliksiet kaut Google kampaņu un tā tālāk. Tas visas ir taktikas, tās nav stratēģijas. Reizēm cilvēki mājaslapās raksta, kā pakalpojumu mēs tur veidojam stratēģiju un tā tālāk. Bet patiesībā, ko viņi dara, viņi piedāvā taktiku. Katra šī aktivitāte atsevišķi nozīmē taktika. Tā nav stratēģija. Stratēģija nozīmē, ko pirmkārt to, ka tās visas aktivitātes ir, teiksim, savstarpēji saistītas un pretvērstas uz kaut kādu konkrētu mērķi, uz kaut kādu vienotu virzienu. Piemēram, tā konceptuāla ideja varētu būt tāda, ka, piemēram, lietotājs visu pamatā ir sākumā lietotājs. Jūsu potenciālais klients, kur jūs vēlaties piesaistīt. Ja? Neatkarīgi no tā, kāds vecums, kāda vecuma grupa, kādas, tur nezinu, viņa intereses, bet ir kāds lietotājs, kur jūs gribat piesaistīt savu uzņēmumu kā potenciālo klientu. Ar mērķi, piemēram, es nezinu, pārdot pakalpojumu, ja jums ir internetu veikals, vai ar mērķi vienkārši dabūt no viņa kontaktinformāciju, lai jūs varat zvanīt, ja, piemēram, lai viņš aizpilda kontaktformu un tā tālāk. Tas, ko vajag reāli darīt tādā brīdī, ir ņemt vērā sākot to, kā lietotājs vispār domā, kas ir viņa, teiksim, mērķi, kādas viņam ir, teiksim, prioritātes, kādi viņam ir domāšana, kādas viņu vajadzības, kādi ir viņa interneta lietošanas pārādumi. Pēc tam ir jāapzinās to, ka šie lietotāji internetā iet vairs ne tikai caur datoru. Šie lietotāji internetā iet gan caur telefonu, gan caur planšeti, gan caur datoru, kas zina nākotnē caur pulksteņiem. Šobrīd arī, bet es neteiktu, ka tur ir kaut kāds šobrīd tās baigais potenciāls piesaistīt klients. Bet ir 3 iekārtas, caur kurām noteikti lietotāji iet internetā. Tad nākamais svarīgais tāds aspekts, ko ir jāsaprot, tas, ka nav tā, ka lietotāji tikai nāk uz jūsu mājaslapu, ja, ka viņi neraksta www.manamājasla.lv, tad jums sāksies pārdošana. Patiesībā lielākā daļa lietotāji, teiksim, viņi izšķīst pa dažādām platformām. Ja? Tur ir sociālajie mēdīji dažādi, arī vēl pēc tam ir Facebook, ir Snapchat, ir Twitter, ir Instagrams, ir vēl visādi citi brīnumi, jā, tas pats LinkedIn un tā tālāk. Ir daudz dažādas sociālas, teiksim, platformas, ja, kur cilvēki iet socializējās. Viņi neiet tur pirkt produktus un pakalpojumus. Tad ir, piemēram, platformas tādas kā, piemēram, YouTube, ja, ir tas pats Pinterest, ja, kur lietotāji, kur vairāk atkal sievietes iet un meklē visādas lietas. Tad ir meklēšanas dažādas tās platformas, ir Google, ir Yahoo. Citu YouTube arī ir kā meklētājs tiek izmantots. Nav tā, ka tur tikai iet izslēdēties, bet reāli iet kaut kādu padomu vai pakalpojumu, teiksim, padomu meklēt, ja, kā izdarīt to, vai kāds viedoklis. Tā kā Google, YouTube arī tiek izmantots kā meklēšanas dzinējs. Pēc tam ir citi iet uz web aplikācijām, jā, iet uz mājaslapām, iet uz internetu veikaliem, iet uz dažādiem, teiksim, uz web fórumiem un tā tālāk. Un vienkārši tā doma, ko es gribu pateikt, ir tas, ka ir dažādas iekārtas, par kurām cilvēki iet uz internetu, un ir dažādas platformas, kurām cilvēki iet internetā iekšā. Nākamā lieta, ko jāatcerās, tad, teiksim, kad jūs saprotiet tas, kā jūsu tie lietotāji uzvedās, ir jāveic izpēte un jāsaprot, kā jūsu lietotāji uzvedās, ko viņi domā, kur ir viņu uzmanība, kur viņi pavada cik laiku apmēram, un tā tālāk. Un tad jūs apmēram saprotiet, kur tie lietotāji, teiksim, kurā brīdī vai kurā dienas laikā viņi atrodās. Pēc tam jums ir jāplāno dažās aktivitātes tieši tajās dažādās platformās, nevis tikai, teiksim, vienā, jūs tikai uzlieciet mājaslapu un jūs tur rakstīsiet blogu, un ar to pietiks. Nebūs tā. Tas nebūs tāds efektīvākais veids.
Tad jums ir respektīvi jādomā par to, kā jūs aizsniegsiet savus lietotājus visās šajās platformās, kā jūs aizsniegsiet sociālos mēdījos, kā jūs aizsniegsiet meklētājos, kā jūs aizsniegsiet kaut kādās, piemēram, tu pašā YouTube, kā jūs aizsniegsiet varbūt, kur viņi kaut kādos ziņu portālos lasa un tā tālāk. Un tad jums respektīvi jāplāno aktivitātes dažādos šajās platformās, tur, kur viņa uzmanība, tur jums ir jābūt reāli jāiet un jādarbojās. Vai nu jādalās ar saturu, vai nu jāpiedāvā kaut kādi pakalpojumi, vai vienkārši jāiesaistās diskusijās un tā tālāk. Un tad jūs, protams, ar dažādiem rīkiem tādiem kā, tām metodēm, tādiem kā, piemēram, SEO, Google AdWords, Facebook reklāmas, Instagrams, dažādi bloga raksti, un tā tālāk, dažādos portālos, dažādos blogos, jūs vienkārši komunicējiet ar viņiem, vai caur Instagram, un dažādās vietās jūs komunicējiet un veidojiet to komunikāciju, un pēc tam tajā procesā viņi par jums uzzina, viņi interesējās, kas viņi sāk tur sakot jums, viņi sāk interesēties par jums, viņi atnāk apstās jūsu mājaslapu, kas jūs esiet, viņi noteikti aizies projām, nebūs tā, ka visi, kas atnāks uzreiz, kļūs par jūsu potenciāliem klientiem, bet viņi atnāks, viņi pētīs, paskatīsies, aizies, atkal atnāks, padomās, uzrakstīs ēpastu, pakomunicēs, aizies no jums projām un tā tālāk. Un viņi staigās uz priekšu apakaļ, un nebūs tā, ka vienreiz jums tas lietotājs atnāks un bums, jums viņš klients. Tas, kas tā doma tāda, tā stratēģija ir tas, ka šīs visas aktivitātes ir savstarpēji integrētas. Ja? Jūs neplānojiet tur vienu tikai aktivitāti, un tur viss jums ir izpildīta, karodziņš iesprāsts zemē, un jūs esat uzvarējuši. Tā nenotiek. Visās ir jāplāno, teiksim, aktivitātes visos šajos kanālos, un jums ir jāapzinās, kā šīs aktivitātes pēc tam nāk atpakaļ uz jūsu uzņēmumu, un kā šīs aktivitātes pēc tam, teiksim, savstarpēji integrētas, kā viņas, teiksim, ir loģiskas, piemēram, ņemiet vērā, kā kurā platformā lietotāji uzvedās, kādi viņi, teiksim, tie uzvedības paradumi, kādi viņi tie informācijas meklēšanas paradumi, kāds viņu domāšana, vai kurā solī viņi ir tajā, teiksim, pirkšanas procesā, vai, apmēram tā. Un tad tur ir tā stratēģijas esence, ja, kad jūs apzinieties to galveno mērķi, kur jūs gribat nokļūt, ko jūs gribat panākt visa tā projekta, un starp citu ilgtermiņa projekta ietvaros. Tas nav tāds, ko jūs vienā mēnesī un gatavs, ja. Tas tāds ilgtermiņa projekts, un jūs vienkārši plānojiet visas tās aktivitātes, savstarpēji integrējiet, domājiet, kā tas process vedīs, kā ko lietotājiem šai procesā vajag, kā jūs viņu soli pa solim dabūjiet tuvāk savam uzņēmumam, un gala rezultātā jūs nonākat kaut kādā punktā, kaut kāda daļa lietotāja kļūst pie jūsu klientiem. Un tā ir stratēģija, un stratēģija tiešām, tas ir ļoti būtiski. Tā ir stratēģija, visas tās aktivitātes pa vienai, tās ir visas tikai, tas viss ir taktikas. Tā kā, ja jums ir uzņēmums, domājiet par to, kādā veidā visas šīs dažādās platformas vai dažādās iespējas, kā viņas, sākot no tā, ka lietotājiem ir vajadzība, viņš sēž savā mājā vai iet pa ceļu, domājiet par to, kādās situācijās viņam vajag jūsu pakalpojumus, kādas viņa emocionālais stāvoklis, vai kur viņš, teiksim, tā daudzās apkārtē internetā. Un tad jūs tās aktivitātes vienkārši plānojiet, liekiet un sējiet un esiet pamanāms, un rezultātā viņš kļūst par jūsu klientu. Un tā ir stratēģija. Un stratēģija ir grūtāk nokopēt nekā taktikas. Uztaisīt mājaslapu, visi var uztaisīt mājaslapu. Daudzi var uztaisīt mājaslapu, bet stratēģijas tā esencija arī ir tā, ka stratēģijā tas, ka šie procesi savstarpēji integrēti, ir nevis ļoti grūti, bet daudz grūtāk nokopēt. Un tādā veidā jūs varat arī iegūt, teiksim, tādu kā priekšroku vai pārākumu par saviem konkurentiem tieši ilgtermiņa procesā. Es ceru, ka tas bija noderīgi. Man liekas, ka ir svarīgi šo jautājumu saprast. Un, ja jums likās noderīgi un interesanti, tad spiežiet laikus, nošērojiet, jo varbūt jūsu lokā arī kāds cilvēks, uzņēmējs, mārketinga cilvēks, kuram varētu noderēt šī doma, ideja. Un rakstiet komentārus savas domas, un tā kā līdz nākamajai reizei.